Divnieciņi. Cilvēki, kas ir dzimuši 2., 11., 20. un 29. datumā. Tie ir cilvēki, kuriem ir spēcīgi izteikta intuīcija, tāpēc viņi spēja izjust apkārtējos cilvēkus, nolasīt visu par viņiem, ko viņi tātad enerģētiskā līmenī raida. Viņiem piemīt dziednieciskas spējas, tāpēc viņi var būt ļoti labi ekstrasensi. Viņi ir arī ļoti labi diplomāti, jo viņi ļoti labi pārzina psiholoģiskās zinības, un viņi spēja tātad rast valodu ar jebkuru cilvēku. Bet savā būtībā viņi ir diezgan noslēgti, mierīgi un arī noslēpumaini. Iespējams, ar to viņi arī pievērš vairāk sev šo te uzmanību. Viņiem ir ļoti spēcīgi izteikta saikne ar dabu, un šīs zināšanas par psiholoģiju viņiem dod arī labas spējas tieši oratora mākslā, tātad spēja rast kopīgu valodu ar dažāda tipa cilvēkiem. Bet, protams, katram ir arī mīnusi, un mīnusā viņiem patīk daudz mānīties, melot, viņiem patīk arī manipulēt ar citiem, tad zinot informāciju par citiem, viņi spēja arī aprunāt, tenkot, aizmuguriski aprunāt, un viņiem ir grūtības partneru attiecībās, jo viņi tiecas saplūst ar šo te partneru, zaudējot savu būtību. Viņi beigās sāk dzīvot nevis savu dzīvi, bet viņi dzīvo partneru dzīvi. Viņiem ir svarīgi saglabāt šo te savu personīgo es. Un arī viņu kā vājība, ka viņi apzināti, īpaši sievietes, izvēlas nepiepildīt savu kā mātes lomu. Viņi nevēlas bērnus, bet viņi vairāk vēlas ziedoties kaut vai darbam, biznesam vai arī tikai tīri partnerim, bet neradot tātad šo te mātišķo, sievišķo pusi, nerealizējoties. Viņi ir ļoti viegli arī aizvainojami, apvainojās, un līdz ar to viņi arī noslēdzās sevi.